Tā, nu, sveiki, draugi. Atbraucis esmu rakt. Ilgi nebija, bija jādomā ilgi, kur braukt. Principā pat bija doma, ja braukt uz saucamajām Ikea pļavām. Bet, pēdējā brīdī pārdomāju. Domāju, tāpat tur viss ir izrakts, ko tur vairs braukt. Un izdomāju, tad es tagad TikTokā lieku no vecajiem video fragmentus par vienu vietu. Domāju, atbraukšu, paskatīšos, es jau te vairākas reizes esmu bijis, ja pēc tiem foršajiem atradumiem, un nekas tāds īpašs nav izlicis, ja. Domāju, atbraukšu, tomēr vēl pārsteigāšu, tur frekvences pamainīšu, ko te vēl darīšu, visu kaut ko, ja. Kaut kādu pusstundu staigāju, bija signāliņš, tur parādīšu kāds, labs signāliņš. Es jau domāju, būs kārtējā alus buņģa. Es jau apskatījos pats, jā, jau noslēpu atkal, tā, kuri ir, tā noslēpa, ko vairs nevar atrast, ja. Rekuri, rekuri. Vot, bet nevar īsti saprast, kas tas tāds ir. Cars ir, varētu būt vienkapēka. Stāvoklis diezgan pabriesmīgs, tur neko īsti nevar saprast. Pa beržē pret diksēm. Ģērboni vroģi kaut kā. Es domāju, ka vienkapēka ar kaut kādu 800. gadu. Labi, meklējam vēl. Pagāja minūtes 5, rekur tā vieta, kur es izlaku to monētu. Tuč, tālāk. Tādā bedrītē, tur jau tādu aplīti var redzēt. Signāliņš vairs nebija tik labs, bet arī tāds. Simtiem reižu, labi, ne simtiem, bet ir staigāts. Nezinu, kā es palaidu garām šādus te signālus. Šoreiz, kas mums tas ir? Pāvils 1. Viena kapēka droši vien, ja. Jā, viena kapēka. 1798. Ap tiem gadiem grozās. Ok. Meklējam vēl kaut ko. Pilnīgi netic savām acīm, ja pāris soļus tālāk. Kārtējais foršais signāls. 54, 55 pat bija. Neticu savām acīm. Šoreiz tāda diezgan dīvaina tā monēta. Ar nograustu stūri. Viena kapēka, 1790. Kaut kāds. Arī Pāvils 1. Ļoti interesanti, man jums jāsaka. Nākošo mēģināšu onlainā izrakt. Davai. Ja vēl būs signāli. Tā, šis ir nākamais signāls, bet tur bija skaidrs, ka tas točni nebūs monēta, ja. Vienkārši gribējās parādīt. Iznāca šitās sarūsējas korķītis. Tā jau it kā pierasta lieta. Signāls bija kaut kā 3,8. Bet stikliņš iekšā kādam ir šaiza notikusi.
ar visu kakliņu norāvies. Nu, kaut kā tā. Labi, meklējam monētas. Tā, saule spīd kamerā. Nu, principā, tepat jau vien arī grozos, ja. Signāliņš. $51. Tā, te. Nē, tad diezgan problēmas. Saknes diezgan daudz. Labs, tu neesi uzacinājis. Tā. Skatāmies. Hoho, nav. Izdraku. Tā. Kaut kur tur pa vidu. Opa! Zaļumiņš. Davai fokusējies. Oho! Tas jau izskatās kaut kas. Ģenga. Taču ģenga. Nu, kur gads, reku. 1782, što li. Interesno. Aha, ģerbonīts tāds smuks. Ģenga. Hā, šitādi taču te vēl nav bijuši. Nu labi, meklējam vēl. Nu ko, draugi rakari. Tie, kas dzīvojuši padomju laikā, tie uzreiz pateiks, kas tas tāds ir. Un no kā tas ir. Tā kā rakstam komentāros, kas tas tāds ir un no kā. Tā, nu jau kādu gabaliņu esot aizgājis no tās vietas. Nu, nav tālu vēl kā 100 metri no tās kapeiku vietas. Vot. Uzliku tādu režīmu, ka man ausīs arī skan visi šitie, nu, karoči uz visiem metāliem tagad steigāju. Skan šitie metāla, zemie toņi, un pa manam tagad ir vieglāk atšķirt kaut kādus starp tiem melnajiem metāliem vēl kaut kādus citus signālus. Nu, un viens no tādiem citiem signāliem ir tāda maziņa monētiņa. Man jau liekas, ka tas ir kaut kāds puskapēka to laiku. Tā jau būt arī nav. Nu, katrā ziņā uz doto brīdi nenosakāmas izcelsmes monētiņa. Labi, meklējam vēl. Nāzi atradu, kāds sēņotājs atstājis. Nu. Fiskars. Nē, laikam atstāšu. Nažu man pietiek mājās. Nu jau monētas laikam ir beigušās. Un te izrakās vēl viens tāds, ko vajag komentārā ierakstīt, kas tas tāds ir. Un kam tas bija domāts. Labi, vēl kaut ko pameklēs bišķi.
tādā grāvī, var teikt, piekalnītē, smukās smiltiņās. Bija signāliņš. Tas mums ir 2 santīmi. 32. gada. Nu, okei. Okei. Meklējam vēl kaut ko. Nu, ir vēl. Tā pašā bedrītē tāds pats, var teikt, signāls. Gandrīz tāds pats. Mēģinās. Kaut kas tur ir. Aha. Te. 1 santīms. 1 santīms. Nu, nezinu, gadu nepateikšu tagad. Nepateikšu, droši vien ar tie paši 30, kur ir tie gadi. Jau vienā bedrītē. Tā, labi, pārbaudīs vēl. Opa! Ir vēl, ir, redzat? Kāds pakāsis. Nolaidies grāvī padirst. Man 28. Nu. Trīs monētiņas tikai. Tikai, vai ne? Priekš mūsu laikiem 3 monētas, tas jau ir daudz. Labi, meklējam vēl kaut ko. Es jau domāju, kārtējais korķis. Domāju, pat nerakt, bet domāju, labi, paņems izraks. Šoreiz kaut kāds interesantums. Kas tas ir bijis? Nav nejausmas. Kaut kur karinājies. Netālu no vietas, kur es te smuku krustiņu kādreiz sen atpakaļ atradu ar simpleksu vēl. Labi, meklējam vēl. Pēdējais signāls šodien, domāju, jāiefilmē pēdējais. Šņabja korķis. Šņabja korķis parastais, labi. Šodien pietiks, vēl, laikam, jāparāda tomēr tās monētiņas, ko es esmu saracis. Un tad jau jābrauc mājās.
Tā, nu. Raciens beidzies. Te veselu čupu ar šmurģeku, kas būs vēl jāaizmet miskastē. Nu, šodien, unikāls raciens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 monētas. Protams, stāvoklis ir kā ir. Santīmi smuki. Nu jā. 2 kaut kādu struntiņu. Nu, struntiņš viens ir mazais. Šitā ir kaut kāda plombīte. Nu, otrs nezinu kas. Kaut kāds kareklīts. Kaut kāds kareklīts, jā. Nu, kaut kā tā. Šmurģekā nekas tāds interesants nebija. Nu, šmurģekā ir šitie, ko jums jānosauc. Kas tas ir un priekš kam tas ir. Ot. Šķēmu gabali. Labi skanošie. Nu, visādi štruntiņi. Labi. Tad jau kaut kad līdz nākamām reizēm.